Doktor, ar kādiem jautājumiem pie jums visbiežāk vēršas pacienti? Pie ārsta ģenētiķa vispār pacienti vēršas ar ļoti daudz dažādiem jautājumiem, bet, ja mēs runājam tieši par ģenētiķu, kas strādā reproduktoloģijas sfērā, tas tādā cilvēku valodā varētu nozīmēt, ka ar visiem jautājumiem, kas saistīti ar bērniņa ieņemšanu, bērniņa gaidīšanu un viņa sagaidīšanu, tad visbiežāk mani pacienti nāk pie manis dēļ pazaudētām grūtniecībām, dēļ situācijām, kad nav iespējams pašiem tikt pie bērniņa. To sauc medicīnas valodā par neauglību. Un arī situācijās, kad pacientiem ir izveidota embrija un embrijiem veikta ģenētiska analīze, lai noskaidrotu, ko tie analīžu rezultāti īsti nozīmē. Kā izskatās jūsu konsultācija? Ar ko pacientam ir jārēķinās? Pacienti visbiežāk rēķinās ar to, ka pie ārsta konsultācija būs 10, 15, 20 minūtes gara, bet ārsta ģenētiķi strādā mazliet savādāk, un mūsu konsultācija var ilgt, parasti ilgst stundu, un reizēm var ievilkties un būt vēl garāka. Uz konsultāciju īpaši speciāli nekāda nav jāgatavojas, bet ģenētiķis konsultācijā prasa par ģimenes veselību, vairākas paudzes atpakaļ, interesējas par radiniekiem, kuriem it kā nav nekāda saistība ar šī konkrētā pāra veselību, bet reizēm tur izdodas atrast kādas lietas, aiz kā aizķerās acis. Ģimene tiek izjautāta par to, kas ar viņiem ir noticis. Diezgan sīkumos mēs ejam cauri analīžu izmeklējumu rezultātiem un mēģina saprast, kas īsti ir tas faktors, kuru mums vajag noķert aiz astes, atrast un palīdzēt. Ja mēs tagad paskatāmies katru to grupu atsevišķi, piemēram, pāri, kuri nonāk pie jums sakarā ar neauglību, kas ir tās lietas, kuras ģenētiķim ir pieejamas, kas attiecīgi palīdz viņiem saprast problēmu, vai kas ir tie rīki, kurus jūs varat izmantot? Pirmām kārtām konsultācijas laikā es mēģinu saprast, vai šie pacienti kaut kādā veidā vispār ir saistīti ar ģenētiskām problēmām. Ir ļoti daudz neauglības iemesli un ir ļoti daudz ārstu speciālistu, kuriem šis pacients būtu jāredz. Ir endokrinologi, ir ginekologi, ir vīriešu neauglības speciālisti. Un katrai ģimenei viņi nāk ar mērķi atrast, vai ģenētika ir tieši tas faktors, kas viņus ietekmē. Ģenētika ietekmē gandrīz visus. Tā varbūt ir tā atšķirība. Mēs varam atrast problēmu vīriešu veselībā, ar ko nodarbosies reproduktologi, ar ko nodarbosies andrologi. Bet tur bieži pamatā ir ģenētika. Arī ginekoloģiskām problēmām pamatā mēdz būt ģenētika. Un pilnīgi visiem cilvēkiem pasaulē neviens nav iedevis tādu garantijas talonu, ka bērniņš, kas veidojas ar pareizu ģenētisko chromosomālo komplektu. Un, reizēm gadās tā, ka pacienti nav manējie. Viņi nāk no cita speciālista, viņiem ir citas pamatsaslimšanas, kuras tiek ārstētas vai ar kurām tiek strādāts. Bet gala beigās mums sarunas temats sanāk visas stundas garumā, un man vairāk ir tāda skaidrojošā funkcija par to, kur tad ģenētika piedalās un kāpēc tas notiek tā, kā tas notiek. Man ir tāds kā koferītis ar analīzēm, kuras es varu saprast, vai kurai ģimenei tas ir nepieciešams, kurai ģimenei tas nav nepieciešams. Ir analīzes, kuras ir vairāk tādas kā skrīninga analīzes, kur mērķis ir noķert tās ģimenes, kuras ies pēc noteikta terapijas plāna vai kuram būs īpaši nosacījumi mūsu ģenētiskā izmeklēšanā. Bet daļa no šiem koferīšu sastāvdaļām der lielākai daļai un daļa der tikai konkrētās situācijās. Piemēram, ja pie manis ir atnākusi ģimene, kur nosūtījuši vīriešu veselības speciālisti dēļ tā, ka spermā nav atrasts neviens spermatozīts, piemēram, tur ir pilnīgi savas specifiskas analīzes, kuras mēs nenozīmēsim citiem pacientiem, kuriem spermā šie spermatozīti ir. Ar mērķi noskaidrot, vai mēs tur varam kaut kā palīdzēt, vai mums iespējas palīdzēt ir ierobežotas. Kas tā ir par analīzi? Piemēram, šādam vīrietim, kuram ir konstatēts, ka nav
Analīzes var būt vairākas. Lielai daļai no viņām mērķis ir atrast, kas tad ir par iemeslu, bet nekāda atšķirība tālākā izmeklēšanas, ārstēšanas taktikā tas nedod. Un no šādām analīzēm mēs mēģinām izvairīties, jo tas pacientam īstenībā neko nepalīdz. Bet ir specifiskas analīzes, kuras, piemēram, AZF reģiona analīze, kas ir tas jau bišķi pa sarežģīti Y chromosomā, kas ir vīriešu chromosoma, ir rajons, kas atbild par spermatozīdu ražošanu. Un ja šī ražošanas procesā tur ir kļūda, un mēs nevaram uztaisīt spermatozīdus, tad ir skaidrs, ka mēs viņus nemeklēsim arī tālāk, jo viņu ražošana vienkārši nenotiek no paša sākuma. Mēs runāsim par donoru piesaistīšanu. Jā, un vēl mums ir tā analīze kariotips, kas noteikti arī ir viena no bāzes analīzēm. Ko tādā vienkāršā valodā mums pasaka tieši kariotipa analīze, kas parasti ir jāveic gan vīrietim, gan sievietei, kur ir saskārušies ar neauglību? Šis tāds interesants jautājums, jo man reizēm ģimenes prasa, mēs zinām, ka ir bērniņi, kuriem ir liekta 21. chromosoma, kas ir Dauna sindroms, un viņi nav veseli, viņiem ir daudz veselības traucējumi. Un ir cilvēki, kuriem ir citādi par daudz vai par maz materiāls, un tas iet parasti ar attīstības traucējumiem, visādām anomālijām. Tad kādēļ jūs piesienaties tieši man? Ģimenes prasa, ko jūs tur gribat atrast tādīs chromosomās? Mēs tur nemeklējam nekādus liekus vai trūkstošus materiālus, nekādas liekas chromosomas vai kaut kādu gabalu, kas ir pazudis. Šīs analīzes mērķis ir no visas cilvēku lielās populācijas atlasīt tos, kuriem kopš pirmās šūniņas, kopš viņu ieņemšanas, viņiem ir iedots mazliet savādāk šis chromosomu komplekts. Tur nekas nepietrūkst, nekas nav par daudz. Varbūt 2 chromosomas samainījušās ar maziem fragmentiem, kas pašam cilvēkam nekādas problēmas nerada. Es nevaru to noteikt uz viņu paskatoties vai paņemot, paskatoties uz viņa ādu vai uz seju vai uz ausīm. Bet šīs izmaiņas ļoti paaugstina risku veidoties bērniņiem, kuriem ir nepareizs šis komplekts. Ja bērniņš dabū 7. chromosomu ar 8. galu, tad viņš būs kaut ko pa mazu, kaut ko pa daudz, un tas beigsies visbiežāk ar grūtniecības pārtrūkšanu vai sliktākos gadījumos ar bērniņu, kurš piedzimst un kuram ir attīstības traucējumi. Un, man šķiet svarīgi, un visiem reproduktoloģijā tas šķiet svarīgi, šo te riska faktoru saprast vēl pirms mēs esam uzsākuši plānot, ko tad mēs šai ģimenei palīdzēsim, kāds būs šis izmeklēšanas terapijas plāns. Viņus pabrīdināt, lai viņi saprot, kādēļ šis plāns ir mazliet savādāks nekā tiem, kuriem šis chromosoma analīze ir normāla. Un, kas ir būtiski, neviens no mums nevar tā kaut kādā veidā uzzināt, ja netaisa šo analīzi, vai chromosomu komplekts ir vai nav normāls. Un, ja tas risinājums, piemēram, noteikti jau nav tā, ka mēs tagad noskaidrojam, ka pacientam ir kaut kādas izmaiņas kariotipā, arī šajā gadījumā viņam ir pieejami risinājumi, lai viņi tāpat tiktu pie vesela bērniņa, vai ne? Jā, viņiem tas ir tas mērķis. Mēs piedāvājam ne tikai šiem pacientiem, mēs piedāvājam visiem pacientiem tanī brīdī, kad mēs esam izveidojuši embrijus, noskaidrot, vai šim embrijam ir iespēja izaugt un piedzimt par veselu bērniņu, vai viņš apstāsies kā grūtniecības laikā, kā tā saucamais missed aborts, jo veikt transferu ar embriju, ielikt vēderā embriju, kurš apstāsies, nav īsti prātīgi. Un šīm ģimenēm, kam ir izmainīts chromosomu komplekts, viņu atšķirība ir tāda, ka mēs iegūstam daudz vairāk nepareizi veidotus embrijus. Un, ja viņi mēģinās grūtniecību iegūt dabiskā ceļā, tas ir iespējams, tas es nenoliedzu, bet būs vairāki atkārtoti pārtraukušas grūtniecības, kamēr izdosies uztrāpīt uz to vienu zelta embriju, kurš ir izveidojies pareizi. Un ar medicīniskās apaugļošanas palīdzību mēs varam mazliet uztaisīt vienlaicīgi daudz grūtniecības, modificēt, modulēt viņus, atrast to embriju, kurš tad augs un piedzims, neejot cauri daudz traumatiskām epizodēm. Kā tad jūs īsti pārbaudat embrijus un kā tas process notiek?
Es saprotu, ka tad cilvēki, protams, iet medicīniskās apaugļošanas procedūru pie reproduktologa, bet kas notiek pēc tam, kad ir izauguši embriji? Nu, ļoti bieži ir tā, ka ģimene, tad, kad nolēma, ka viņi ies caur mākslīgās apaugļošanas procesu, domā, ka galvenais viņu lēmums, kas ir bijis jāpieņem, ir tas, ka viņi to darīs, un pārējais viss notiks pats no sevis. Tad procesā ir ļoti daudz vietas, kur mēs iegūstam kaut kādu vilšanās sajūtu par to, ka nenotiek viss kā vajadzētu. Kaut gan arī pie dabiskās apaugļošanas ceļa ir ļoti daudz lietas, ko mēs vienkārši nekad neuzzinām. Mēs neuzzinām, ka no embrija, kurš izveidojas, puse no viņiem aiziet bojā, kamēr viņi iet līdz dzemdei. Vienkārši to mēs nevaram uzzināt, jo mēs ar mikroskopu tur līdzi nesakojam, grūtniecība neiestājas, mēs nezinām, kāpēc. Bet tad, kad mēs audzējam šos embrijus laboratorijā, mēs zinām, cik olšūnas mēs paņēmām, mēs zinām, cik no viņām viņas apaugļojās un cik embriju no viņiem izauga. Šis ir pirmais mirklis, kad ģimene sastopas ar to, ka ne visas olšūnas apaugļojas, ne visi embriji izaug, un tas ir normāli. Tas būtu būtiski viņiem to zināt pirms procesa, lai tā nebūtu viņiem vilšanās. Embrijs, tad, kad viņš aug un attīstās, mēs viņu varētu testēt jebkurā dienā, principā. Ja mēs pirmā dieniņā paņemtu to vienu šūnu, kas ir izveidojusies, un viņu testētu, mēs uzzinātu, kā embrijs ir sācies, bet mēs nevarētu to šūnu dabūt dzīvu atpakaļ, tāpēc tas ir bezjēdzīgi. Tas brīdis, kad embriju var ņemt un testēt, tas ir brīdis, kad viņš ir sasniedzis 5. un 6. attīstības dienu. Embrijam ir vairāk kā 70 šūniņas jau. Tās šūniņas ir pašas sadalījušās divās daļās. Ārējās šūniņas būs tās, kas veidos bērniņam placentu, un iekšējās tās, kas veidos bērniņu pašu. Mums, protams, ļoti svarīgi liekas tas, kas notiek tajā bērniņa šūnu kopumā, bet tas ir tas, kam mēs nedrīkstam īsti skarties klāt, jo to šūnu nav ļoti daudz, viņas dalās ļoti specifiski, viņām mērķis ir saprast jau tajā brīdī, jau 5. dienā virzīties uz to pusi, kur būs bērniņam galva, kur būs tupsis. Tas vēl nav redzams, bet šūnām iekšā ideja ir. Bet placentas šūnas, kuras ir ārpusē un kur ir daudz, viņas ļoti strauji dalās, viņām ir savsdalīšanās plāns, un viņas mierīgi varētu pazaudēt arī pusi no sava skaita, bet mēs tik daudz viņām neņemam nost, mēs paņemam 4 vai 5 šūniņas no visām, un tās ir tās, kurās taisam analīzi. Embrijam no šo šūnu zaudējuma īsti nekāds ļaunums netiek nodarīts. Embrijs var pats ņemt un sadalīties arī uz 2 bērniņiem, to mēs visi zinām, un iegūt 2 vienādus bēbīšus, un iztikt pilnībā ar pusi no savām šūnām, bet nav nepieciešams ņemt tik daudz nost, tādēļ tās ir 4-5 šūniņas, kurās mēs pēc tam taisam ģenētisku izmeklējumu, lai noskaidrotu, cik tad tās chromosomas tur ir nonākušas. Kā sauc šo analīzi? Latviešu valodā tā ir šausmīgi garš, liels nosaukums preimplantācijas ģenētiskā testēšana aneiploīdijas izslēgšanai. Mēs to saīsinām pēc pirmajiem vārdu burtiņiem PGTA, kas ir no angļu valodas. Un tas ir tas, ar ko šo analīzi saprot visā pasaulē. Tagad es jums gribētu pajautāt par otru pacientu grupu, kas nāk pie jums, kuriem notiek šīs grūtniecības pārtraukšanās. Kāds ir jūsu piedāvātais risinājums šiem pāriem, kā viņi var noskaidrot un kā viņi var saprast, vai viņi var tikt tomēr pie tā bērniņa paši, vai viņiem tomēr ir jāiet uz medicīnisko apaugļošanu? Varētu likties, ka tā kā konsultējot, 200 pacientu pārus gadā ar šādu jautājumu, man būtu izveidojies viens plāns visiem. Tas tā nav. Katrai ģimenei tas ir pilnīgi cits izmeklēšanas plāns. Skatoties pēc tās situācijas, kādā viņi ir, vai viņi atnāk pēc tam, kad grūtniecība ir pazaudēta, vai viņi nāk vēl tad, kad ir aizdomas, ka grūtniecība var tikt pazaudēta. Reizēm viņi ir izdarījuši visu, ko es būtu gribējusi darīt paši jau bez ģenētiķa ziņas. Bet
tas pamatprincips ir tāds, ka grūtniecības zaudēšanai agrā laikā, es runāšu par pirmo trimestri, jo nākamajos trimestros drusku cits stāsts. Grūtniecības zaudēšanai pirmā trimestrī ir dažādi iemesli. Visbiežāk tā ir ģenētika, un tas ir tas, uz ko tas ir gadiem norakstīts. Ārsts saka, tā gadās, tā sanāca, tā ir ģenētika, mēģinam vēl vienreiz. Reizēm tā nav ģenētika, reizēm tās ir hormonu dažādas variācijas, kas ir ginekologa skatu punkts, dažreiz tās ir hematoloģiskas, tās ir asins problēmas, asins recēšanas traucējumi, dažreiz tā ir imunoloģija, kas traucē grūtniecībai attīstīties, bet apmēram 70% gadījumi ir, kā es saku, manējie, ģenētiskie. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka veidojoties dzimumšūnām, mums visiem notiek kļūdas, un tad brīdī, kad bērniņš sākas, daļa no šīm grūtniecībām, vairāk kā 30% visiem cilvēkiem pasaulē sākas ar nepareizu chromosomu komplektu embrijam. Mēs to nezinām, embrijs to nezina, šūnas dalās, bērniņš sāk veidoties. Un kaut kādā brīdī šī liekā vai trūkstošā chromosoma apstādina plānu, ko darīt tālāk. Tas plāns vienkārši nav. Mamma saka, ka es neko sliktu nedarīju, un viņa tiešām neko sliktu nedarīja. Viņa neizkāpa no gultas ar nepareizo kāju, bet embrija plāns ir apstājies, un grūtniecība apstājas. Mēs sonogrāfijā redzam bērniņu, kurš gribētu attīstīties, viņam nestrādā sirsniņa, un plānojam, kā šo grūtniecību atrisināt. Šis ir standarts. Visbiežākais stāsts, ko es dzirdu, un tas ir stāsts, kurš visbiežāk beidzas tādēļ, ka ir nepareizs chromosomu komplekts. Un viena lieta ir tā, ka es šo teoriju, teorētiski ģimenē to varu izstāstīt, un jautājums, cik viņi man tam notic vai nenotic, bet ir iespējams arī veikt izmeklējumu, kad mēs apskatāmies šī pārtrūkušās grūtniecības materiālā, pārbaudam chromosomu komplektu. Un ļoti bieži tur atrodam to lieko chromosomu, kas tur ir bijusi. Vienalga, kur tā ir 6, 16, 15. Reizēm liekas, kāpēc mums tas ir jāzina. Ko tas mums dos, ka tā bija 15. lieka chromosoma, ja mēs tur neko tāpat šim bērniņam palīdzēt nevarējām. Bet šis vienmēr ved tālāk pie atbildes, vai mums ir jāpārbauda vecāku chromosomu komplekts, vai mēs varam to nedarīt. Vai tam ir atkārtošanās risks lielāks nekā visiem citiem cilvēkiem, vai mēs varam plānot nākamo grūtniecību tāpat kā šo. Tas dod arī šī analīze, mēs no sākuma to nebijām īsti tā iedomājušies, cita veida atbildi gadījumos, kad mēs neatrodam to lieko chromosomu, kad mums nav skaidrs, kāpēc grūtniecība pārtrūkus, bet ir skaidrs, ka tā nebija ģenētika. Tas nozīmē, ka šāda ģimene arī pēc tikai vienas reizes zaudētas grūtniecības mēs nevaram norakstīt šo kā ģenētisku problēmu. Un ģimene iet tālāk izmeklēties pie citiem speciālistiem, atrodot citu iemeslu, kuru iespējams var labot. Jūs varbūt varat pastāstīt vairāk par šo analīzi, kā šo analīzi sauc un kā tad īsti, vai ir vajadzīgs ārsta nosūtījums, lai veiktu analīzi, un kā tad īsti savāc materiālu, kā tas praktiski notiek? Nav tāda super izgudrota nosaukuma, to sauc par MISED materiāla izmeklēšanu, nekas tur jauns nav izgudrots. Šī te materiāla savākšanai galvenokārt ir vajadzīga ģimenes vēlme to darīt. Jo tad, kad ārsts pasaka, ka grūtniecība ir apstājusies, ir lielā mērā 3 ceļi, kādu ģimene var iet. Viens variants, viņi gaida, kad sāksies asiņošana mājās, un tad visu to materiālu viņi var paši ielikt trauciņā. Trauciņš ir pieejams, mums arī klīnikā bez maksas to var dabūt. Bet tam var izmantot arī, aptiekā nopirkt sterilu trauciņu. Situācijā, kad ģimenē pārtrauc grūtniecību ar medikamentu palīdzību, tas arī var notikt vai nu mājās vai stacionārā. Un arī ģimene pati, tā kā sieviete pati, var paņemt šo materiālu un ielikt trauciņā. Gadījumos, ja grūtniecība tiek pārtraukta ķirurģiskā ceļā, kad sieviete ir aizmigusi narkozē, tad ārsts, kurš veic šo procedūru, viņš var paņemt materiālu un ielikt trauciņā. Viss sarežģītākais process ir dabūt šo te materiālu trauciņā, un tālāk viss analīze notiek līdzīgā veidā, kā
no embriju šūnām. Mēs parunājām par PGT-A analīzi, bet zinu, ka ir tāda analīze PGT-M. Pastāstiet, lūdzu, kādos gadījumos ir vajadzīga šī analīze un kam tieši tā ir vajadzīga? Ar tām PGT-A analīzēm ir problēma. Tad, kad cilvēki nāk un jautā, kādas izmeklējumus mēs varam veikt gaidāmajam bērniņam, tā kā embrijam, ir jautājumi par to, ka, redz, kur šī maksā tik un tā maksā tik. PGT-M ir visdārgākā analīze no embrija izmeklēšana pieejama. Un jautājums, kāpēc mēs netaisam, cilvēks vēlas šādu izmeklējumu visiem. PGT-M analīze nav domāta visiem pacientiem. Tā prasa ļoti specifisku situāciju. Un tā specifiskā situācija ir tāda, ka mēs līdz šim runājām par chromosomām. Chromosomas ir mūsu grāmatas, ko mēs dabūjam no mammas un no tēta, un par viņu skaitu. Bet PGT-M analīze, M burtiņš ir monogēns. Tas nozīmē, ka tas atbild par gēna problēmām. Šī analīze ir izmantojama situācijās, ja ģimenē ir vai nu piedzimis bērniņš ar kādu ģenētisku saslimšanu, kas ir saistīta ar gēna izmaiņām. Vai arī, ja mēs esam iepriekš noskaidrojuši, ka šai ģimenei šāds risks pastāv. Mēs runājam par 50% risku vai par 25% risku visbiežāk, bet ir ļoti individuāls situācijas, ka tie cipari ir savādāki. Bet šis risks ir augsts un ģimenei bieži ir 3 varianti. Viens ir viņu neņemt vērā un tikt pie bērniņa cerībā, ka netrāpīsies šis variants. Otrs - plānot grūtniecību dabīgā ceļā, bet grūtniecības laikā veikt izmeklējumus. Un, ja bērniņam ir atrasta ģenētiska saslimšana, un tā saslimšana ir smaga, grūtniecība ir iespējams pārtraukt lielā laikā, kas man ir vienkārši to pateikt, bet tas ir ļoti grūti fiziski un emocionāli tam iet cauri. Un trešais variants ir plānot grūtniecību caur mākslīgo medicīnisko apaugļošanu un izmeklēt embrijus, pirms mēs viņus ieliekam dzemdē, vai viņiem ir vai nav mantota šī saslimšana. Un to sauc par PGT-M analīzi. Un viņi dara tikai tām ģimenēm, kurām mēs šo risku esam noskaidrojuši, vai kuriem ir bērniņš, kurš norāda šo risku. Jā. Kā jūs varat noskaidrot, piemēram, pie jums ir atnācis pāris, kuri grib saprast, vai viņiem ir risks vai nē? Kas ir tas rīcības plāns priekš viņiem? Šī ir situācija, kura ģenētiķim nav ļoti bieži sastopama. Visas analīzes, ko mēs nozīmējam vai taisam, ir domātas konkrētām pacientu grupām. Tā kā chromosoma analīzes taisa, tad, kad ir aizdoms, ka daudz biežāk notiek grūtniecību pārtrūkšana vai kad pāris nevar tikt paši pie bērniņa. Tur AZF analīze taisa situācijās, kad spermā nav spermatozīdu. Bet šo te izmeklējumu, par ko mēs tagad runājam, ko sauc par recesīvo slimību izmeklēšanas paneli, arī garš un kaut kā smukāk viņu nosaukt. Šai analīzei nav īsti nekādu indikāciju un nav arī kontraindikāciju. Tas nozīmē, ka mums nav ne jausmas, kurai ģimenei tas būs svarīgi. Un uz šo analīzi iespējams pēc gadiem 10, 15 mēs piedāvāsim pārbaudīties pilnīgi visai populācijai, kur plāno grūtniecības. Tas biežākais salīdzinājums, ko es varu izstāstīt, ir tāds, ka tajā brīdī, tad, kad mūsu vecāki tiek pie mums un plāno bērniņu, mēs katrs esam saņēmuši kļūdas savā ģenētiskā materiālā, un tās kļūdas mums ir iedotas, mēs viņas nesam cauri visai dzīvē, viņas mums vispār pilnībā netraucē, mēs viņas nododam tālāk saviem bērniem. Bet mūsu partnerim, ar ko mēs plānojam grūtniecību, arī ir iedotas šīs kļūdas. Tā kā rokā stikla bumbiņas, kuras ir dažādās krāsās, man ir sarkana, dzeltena, zila, un manam partnerim balta, violeta un brūna. Un kamēr viņu krāsa nesatiekās, kamēr mēs nenesam kļūdu vienā un tai pašā gēnā, šīm bumbiņām nav nekādas nozīmes. Mēs viņus nododam tālāk saviem bērniņiem, un viņiem nav no tā nekāda veselības traucējuma. Bet kaut kad populācijā satiekas cilvēki, kuriem ir vienas un tās pašas krāsas bumbiņas, un viņi šo vienas krāsas bumbiņu, nestrādājošu gēnu, nodod savam bērniņam, un viņam ir ģenētiska saslimšana. Šī ir atbilde uz jautājumu 2 veseliem vecākiem, kādēļ ir bērniņa ģenētiskām saslimšanām. Šī iemesla dēļ
tādu analīzi, šo recesīvo slimību testēšanu gadu gaitā ģenētiķi ir rekomendējuši visām ģimenēm, kur izrādās, ka mamma un tētis savā starpā ir radinieki, jo viņiem ir daudz lielāka iespēja dabūt to vienas krāsas bumbiņu. Bet mūsu populācija nav īpaši ļoti liela, un mums ir iespēja satikties, visiem cilvēkiem pasaulē ir iespēja satikties ar tādu partneri, kurš nes šo gēnu variantu, un uzzināt par to nav iespējams pilnīgi nekā. Tāpēc ir ģimenes, kuras pirms grūtniecības plānošanas nāk un jautā par šo izmeklējumu, un taisa viņu ar mērķi saprast, vai viņiem ir paaugstināts risks vai nav. Tā analīze nav analīze, kas izslēdz pilnīgi jebkādas saslimšanas bērniņam, bet kādu grupu no viņām viņi noņem risku nost. Visdrīzāk biežāko, ne? Biežāko gan, jā. Ir saslimšanas, kuras ir varbūt vienam no 5 miljoniem, ir saslimšanas, kuras ir 3 cilvēkiem pasaulē, piemēram, un tādas reti, kurā laboratorijā testē speciāli un meklē. Bet šis izmeklējamo gēnu skaits un komplektācija visu laiku tiek papildināta, tāpēc, ka mēs atrodam jaunas un jaunas lietas un jaunas populācijā raksturīgās saslimšanas. Tas visdrīzāk, ja šobrīd mums ir tā, ka mēs tīri cilvēki, mēs gribam kontrolēt pēc iespējas vairāk, tad šis ir tas moments, kad pāris var vislabāk pakontrolēt biežāko saslimstību novēršanu savam bērniņam. Var, jā, es piekrītu, bet ļoti, ļoti svarīgi ir saprast, ka tāda analīze, kura pilnīgi visus riskus noņemtu, nav, un viņa arī nekad nebūs, tādēļ, ka daļa problēma rodas tajā laikā, kad bērniņš mammas vēderā attīstās, un mēs tur tajā brīdī nevaram stāvēt ar spilventiņu blakus un neļaut veidoties jaunām kļūdām, kas ir evolūcijas virzītājs spēks. Tas arī ir tas iemesls, kāpēc mūsu dzimumšūnas tik bieži ir ar nepareizu chromosomu komplektu. Tur pamatā ir mērķis padarīt populāciju dažādāku, tikai šim mērķim tās sekas nevienmēr ir tādas, kāds mums patīk. Mhm.